2005. Gada 22. oktobrī pasaulē nāca Emīlijas. Otrais dārs un tēvs. Pirmdzimtais Jānītis bija nodzīvojuši tikai 3 dienas. Rudolf, kurš piedzima 1877. gadā, pēc 9 mēnešiem pieveica garais klēpus. Bet jaunākais brālis Hermans nomira no saaugstēšanās 24 gadu vecumā. Marijai vismīļākais allaž bija Emīls. Mierīgs, smaidīgs, ļoti atdāvināts. Ir acīm redzot pareizi izrēķinājusi Zani Gailīti, kas izdevusi grāmatu
slavenais strīds nav bijis nekas cits, kā klāja denunciācija. Izrēķināts, ka Pāvils Jurijāns nevarēja aizbraukt pie Sibēlijus, kur nu vēl ar viņu kontaktēties, jo viņiem nebija nec valodas kopīgas, kurā viņi būtu varējuši kontaktēties, plus vēl slavenais somu komponists Vienpatis bija rakstījis dienas grāmatu katrai dienai. Nevelti tad, kad Dārziņam apritēja 100 gadi, bija viens cits, varētu teikt, svētceļojums uz Somiju, kurā bija cerības atrast šo pazaudēto vientuļo briedi, jo Pāvils Jurijāns taču esot vedis tur. Neatrada nec vientuļo briedi, nec arī kādas kaut mazākās norādes par to, ka kāds pie viņa no Latvijas būtu viesojies, kas noteikti būtu parādījies dienas grāmatā, kurā pat kāda cilvēka parādīšanās mežā, kurā dzīvo Sibēlijus, bija liels notikums. Spāniešu romāns. Emīls Dārziņš, Aleksandrs Puškins. Solists Jānis Vistiņš. Nāc lumināts, gaist klusišķināts, varaut vidiras reģutrāts. Mēs autu vecum laisam, klusum, kaut dziedam,
Jāņa Kora. Tās ir aizdodas. Jā, vesels 8. Varētu teikt, ka visa dārziņa mūzika ir bērnu zvejnieka sirds skaidrības ilgas. Aizdara astoņas un smaidi Jānis Koris. Dārziņu atceras tikai no distances, teju kā parādību, pieminekļa monolītumā. Citāts. Es gribētu atcerēties kādu dārziņu vārdu. Nevaru nevienu atcerēties, kaut gan dārziņu esmu saticis reizes 10. Nekustīgu, kā sasalušu mēnu. Tādu es redzu vai nu stāvam, vai sēžam. Liela, gara figūra, platām krūtīm, drusku atgāzies, kad sēdēja krēslā, stāvot taisns kā sveicis. Tas nebija dzīves cilvēks, bet akmenī kalts tēls vai arī vaska figūra. Sāka veselīga izskata. Vils